Jūs vispār sekojat un domājat par laiku? Dienu es vismaz vērtēju, vai es izmācījos pietiekami. Tālāk nav pa ko domāt. Tātad galvenais ir šobrīd akcents uz mācīšanos. Kā tas ir mācē? Agrāk es uzskatīju tā, ja es neizdaru to un to un to, tad viss esmu failure, ja, viss ir garām. Tagad nē, tagad es atļauju sev arī atpūsties. Es saku, ka man ne tikai galvā ir pienācis vecums, bet arī ķermenī. Bet vai jūs interesē vairāk šodiena vai pagātne vai nākotne? Agrāk es ļoti pa pagātni tā rakņājos savā galvā vairāk nekā pa tagadni. Tagad es pārgāju tieši tagad uz tagadni, varbūt nākotni arī tad atradīšu kaut kad rakņāties. Šobrīd tikai jāizdzīvo brīdis, kāds ir. Jūs vairāk jūtaties kā brālis un māsa, kā draugi, kā kas? Man vismaz viņa vienmēr kā māsa jūtasies. Brālis, taču arī pēc psiholoģijas mēs esam auguši pilnīgi katrs pa sevi. Mēs skatāmies kā audzes pa vienam. Bet jūs esat viens otru par kaut ko apskauduši? Kaut kādā ziņā jā, laikam par raksturīpašībām. Ja tas jā, par raksturīpašībām noteikti. Kādām? Man skauž, ka māsa tik darbīga ir. Viņu visu var izdarīt, izskatās no malas. No malas, es zinu, ka tā nav. Izskatās, ka brālim viss ir easy, būs labi. Būs labi viss tāds. Bet arī būs labi. Nē, Tad tev viss tev negāja tik labi, tā kā arī agrāk tik labi negāja. Es redzēju, kā tev universitātē gāja arī grūti ik pa laikam. Tāpat kā man tagad iet, un tev viss ir kārtībā, kāpēc man nebūtu? Ar saviem putniem es paliku. Kā ir, cik lielā mērā, teiksim, Agnes ir ietekmējusi to, ka jūs arī esat pievērsies zobārstniecībai? Es tā kā vienmēr, kad maz skatījos uz viņu tā kā uz ko, īstenībā ko pat sasniegt. Jo viņa ir tiešām tik daudz ko sasniegusi un joprojām turpina sasniegt. Man milzīgs lepnums ir, bet lielākā lieta gan jau ir tas, ka es nobīdījos no parastās medicīnas uz zobārstniecību, jo kā māsa saka, es no viņas kļūdām mācījos. Es viņu pieatrunāju no medicīnas. Agnes, jūs man izstāstījāt to stāstu, un es domāju, ka to ir vērts izstāstīt arī pārējiem par to, kāpēc jūs izvēlējāties medicīnu kā profesiju. Nezinu, mamma laikam arī piekritīs, ka tas man vienmēr bija. Pirmais man bija zobārsts, ļoti ilgi. Tādēļ es sākuma skolā sapratu, ka mute man liekas pretīga. Mute ir tikpat baktērija, cik pianālās atvērs. Bet jūs tajā laikā apzinājāties, ka mutē ir baktērijas? Jā. Jau, jā? Jā, man bija mikroskops savs arī. Bet tad 5. klasē mums bija projekts par neatliekamajiem dienestiem. Bija ugunsdzēsēju grupa, bija policisti, gāzes dienests un man bija ātrā palīdzība. Pilnīgi, tas nebija izvēle, mums vienkārši iedalīja. Un beigās mums arī pēc tās projekta nedēļas prasa, ko tu esi ieguvis? Loģisks jautājums no skolotājas. Es nezinu, no kurienes man tā atbild nāca. Reāli nezinu, es vienu vēl. Bet es arī biju pēdējā un skolotāja prasa. Un es atbildu, es būšu ārsts. Man nemainījās domas līdz 6. kursam. Un kas notika 6. kursā? Par daudz. Slodze. Arī, protams, ka tu esi visu laiku kapājies, bet tas, ka es esmu mērķīti, es domāju, mana teorija par manu dzīvi, ir, ka es esmu gājusi tik mērķīcīgi no sākuma jau uz to, ka man tās attiecības, jo to ir ilgi spēlējuši, tā kā pusmūžā, ka vairāk šķirās. Man jau sāk sasniegt. Nevis vecuma ziņā, bet sajūtu ziņā. Jā, gadi jau bija 11 pāri saistībā ar medicīnu. Bet tu 6 gadus pabeidz, un tad tu saproti, esi ieberzies. Tā pamatīgi. Tev klases biedri jau sen pelna. Un 3 reizes vairāk, kā tu jebkurā sākumā būsi. Un ķirājām, Covid īstenībā uznāca, tāpēc es esmu ārsts. Citādi būtu mainīta profesija. Vai es būtu prom? Cik lielā mērā tas, ka jūs esat saistīti ar medicīnu un darbu, ir tā sajūta par to, ka jūs palīdzat citiem? Šis palīdzības aspekts, ja tas nav noteicošais. Kas ir noteicošais? Man arī kolēģiem, mēs esam runājuši par šo, nevar pabeigt arī, un īsti arī neiet uz medicīnas studēm, ja tu negribi palīdzēt kādam. Tā ir sava suga. Ne tikai, ka tev patīk arī, ka tev patīk zinātne, ka tu tici zinātnei, bet arī šis te, ka
ka tu vari kādā veidā sniegt palīdzību. Bet vai, piemēram, tādam, piedošana ikdienas ārstam, cik viņam ir svarīgi nodarboties arī ar tādu lietu kā pētīšanu? Mums īstenībā ir jāmācās gandrīz katru dienu. Šodien šodien ir izņēmums, šeit es mācos. Bet būtībā mums ir visu laiku. Mums ir visu laiku konferences, mums ir visu laiku asociācijas sēdes, papildus ir jāmācās. Ne tikai tāpēc, lai atkal dabūtu certifikātu, resertifikāciju. Bet arī tas arī ir svarīgi. Tur jau sen sasniegts viss. Bet arī tu pats, tu gribi zināt, vismaz man ir šī darba ētika no vecākiem un vecākiem, ja tu dari darbu, tu viņu dari kārtīgi, kaut vai tev viņš ir riebjis. Bet vecākiem ir pilnīgi cita profesija. Kā jūs to pielīdzināt? Darba ētika, man liekas, nemainās nekur. Es varbūt esmu izņēmums. Ja darbs tā kā riebjas ļoti. Respektīvi veicamais darbs, ja? Jā, ja kaut kāds veicams darbs, tā kā attiecīgi viņš riebjas man un man negribās viņu darīt, es varu viņu atrast ļoti kreatīvs veids, kā viņu atlikt. Man liekas, labākais piemērs ir joprojām no vidusskolas. Man bija, vesels papīrs, šis bija vēl Covid laikā attālināt, bet tāpat vesels papīrs bija jāuzraksta latviešu valodā. Vesels papīrs, tas nozīmē, ka droši vien kaut kāda eseja, vai referāts man bija jāraksta. Man bija kāds 3 vai 4 dienas dots, vairāk tie 100 vārdi vienkārši izdarīt. Es 43 minūtēs pirms nodošanas viņu visu izplānoju, uzrakstīju un nodevu. Es saprotu, ka abu Merī mēs varam vienot sakot laist cauri zobiem visādos formātos, bet ja tagad pēkšņi jūs nonāktu viņu vietā, tad kāda būtu tā rīcība, lai viss notiktu? Atlūgums. Pirmkārt, es droši vien palielinātu tik un tā budžetu, jo mums, kas ir man tuvākā tēma, ko es arī gribu un ko es vismaz privāti varu izpausties šajā līmenī, ka ģimenes ārstam primāri būtu jāstrādā ar prevenciju, ar visu profilaksi. Profilaksi nevis tikai vakcinēt, bet profilaksi arī sirds asinsvadu saslimšanās, tā kā man nāk 30 gadnieks jau, un mēs runājam to, kas būs 90 gados, lai mēs varētu optimizēt šo laiku un nevis tikai vienkārši nodzīvot līdz 90, kā viņš saka, mana oma bija 20 gadus uz gultas, un kas tā pa dzīvi, viņš vairs tā negrib. Un tad mēs runājam par to, kā nodzīvot tos kvalitatīvos gadus, nevis tikai ciparu. Šajā aspektā Latvija uz vienu iedzīvotāju tērē aptuveni 41 eiro. Cik vidēji, gadā? Jā, gadā uz vienu iedzīvotāju. Vidēji Eiropā tas ir 202. Tad var saprast arī, kāpēc mums vairāk izmaksā šo visu slimību ārstēšanas, jo mēs jau viņas neķeram sākumā. Bet arī tajā pašā laikā tas viss sākas skolā, jo man vēl bija veselības mācība, tas ļoti sen bija. Es biju pēdējais laikam gads, kam bija veselības mācība. Tagad tādas nav. Bioloģijas stundās man arī skolotāja reproduktīvo nodaļu pāršķīra. Eksāmenā, protams, tāda ir. Bet tas ne tikai par to, bet ka veselība pratība arī dzīvē redz ārkārtīgi zemā līmenī. Ne tikai cilvēku, un līdz ar to es varu secināt, ka arī tiem, kas pieņem lēmumu, var nebūt šī saprašana, arī ja viņiem skaitļus šādus noliek priekšā, kāpēc tas budžets ir vajadzīgs. Es piekrītu, naudu tiek tērēt drausmīgi, bet arī medicīnā ir, neatceros pa galdiņu bija runa, laikam Gaļezerā, cik tur viens stumšanas galdiņš izmaksā, laikam, ka tur 200 pāri, un Ikejā tas maksā 30. Medicīnā ir vēl tas, ka ir jābūt certificētam. Tas uzauga atkal naudu. Bet tā pašā laikā, ja mēs skatāmies arī ministrijas, datoru kabeli var nopirkt par 10 eiro, nevis 80 riem. Es nesaku, ka nav kļūdas, ir daudz kur kļūdas, kā vienmēr un visās valstīs. Taču tas, ka mums ir nenovērtēta medicīnas sistēma, jo īstenībā mēs strādājam ļoti labi un efektīvi. Pie manis ir braukuši diezgan daudz latvieši. No Īrijas, no Lielbritānijas, Vācijas arī tagad sāk braukt par to, ka tur nevar neko dabūt. Pie ģimenes ārsta tiks pēc 3 mēnešiem aptuveni. Uz analīzēm var būt,
kaut, vispār, bet viņi netaisa analīzes profilaktiski. Un, diemžēl, arī nereti, viņiem tas ir budžeta jautājums. Viņiem ļoti stingras vadlīnijas šajā jautājumā. Un man, diemžēl, ir jāpasaka cilvēkiem, bet nē, sorry, jums ir diezgan daudz, kas. Veselības aprūpe vienmēr būs sāpīga tēma, jebkuram, jo veselība katram ir baigi svarīga, tuvinieku veselība, visi ir saskārušies ar veselības problēmām kaut kādā mērā, un vienmēr kāds ir bijis pie ārsta. Vismaz vajadzētu būt. Ka katrs ir vismaz vienreiz bijis. Mana sazvērstības teorija, ja drīkstu izteikties, ir, ka valsts nedrīkst atļauties maksāt vairāk veselības aprūpē strādājošiem. Tāpēc, ka mēs nestrādāsim vairākos darbos. Pievēršamies Agnesei un grāmatām. Jūs kā tādu savu nemīļāko, bet atpazīstamāko grāmatu nosaucāt Remarka 3 draugus. Viņu es izlasīju tikai vienu reizi. Tā noteikti nebija obligātā literatūra. Man viņa ir atgriezusies, kā es esmu augus emocionāli, cik es toreiz sapratu, kāda depresijas forma katram bija un kā tagad es skatītos, arī pati piedzīvojusi ļoti traumatiskus notikumus. Negribu lasīt vēlreiz. Bail? Es šausmīgi raudāju pēc viņas. Un es nebiju raudātājs vismaz bērnībā. Bet tā grāmata jums ir mājās? Jā. To pašu arī es lasīju, kas bija mājās. Filmu nē, es esmu redzējis baletu. Un vēl bija tāds, kas bija saistīts ar rezidentūru, ko jūs minējāt. Man viņa nepatika, tāpēc, ka viņa bija baigi patiesa. Tajā brīdī es tieši biju, tā arī jūtos, jo es gāju prom no pirmās rezidentūras. Tā ir This is going to hurt. Neesmu redzējis, kā viņa ir latviski pārtulkota. To ir sarakstījis britu rezidents, esot malts par nodaļām, tā kā rezidents, un viņš bija ginekoloģijas nodaļā. Tās sajūtas bija gandrīz 1:1, un arī tas, kāda bija attieksme, ko lika darīt, tas man sāpēja, kā arī nosaukums saka. Tas nozīmē, ka ja ir aprakstīta dzīve grāmatās, tad tā nav īsti tā kā jūsu literatūra? Man atšķirībā no brāli, man nepatīk lasīt par cilvēkiem. Es viņus... Par personībām? Par personībām. Es nelasu autobiogrāfijas, biogrāfijas, man neinteresē. Bet vēsture patīk? Vēsture patīk, man patīk cilvēki zināt, kāpēc viņi tā izdarīja, kāpēc bija tādi apstākļi, kas bija daļai tāda psihoterapeitiska novērtēšana. Bet es labāk pieturos pie faktiem. Vai man ir pilnīgi pretēji, lai es atslogotu savu ikdienu un smadzeni. Es cenšos nevis lietot TikToku vai Facebook vai Instagram, bet es ienirstu fantāziju pasaulē. Man ir tā, ja es aizeju no šīs pasaules, tad man tas neatiecas uz mani nekādā veidā. Tas ir pilnīgs emociju tāds, nolikšana plauktiņā pagaidām. Vajag labi pirms miega. Detektīvi? Nē. Es nesaprotu, kā var patikt detektīvi, kā var patikt kādu galināt visu laiku. Tie stāsti jau nav Es glābju cilvēkus, tas tik nomušīja kādu. Bet izmeklētāji. Tie taku ķertos mušinātājus. Bet tāpat kāds visu laiku kaut ko nomušina. Bet viņi diezgan daudz šajās grāmatās atbild uz jautājumu, kāpēc? Jā, bet pārsvarā tie iemesli nav tik daudz. Jo realitāte arī pazīt cilvēku, kurš ir spējīgs nogalināt. Un es esmu sarunājusies ar tādiem, diemžēl. Tas nozīmē, ka arī, teiksim, tādas lietas kā kopsakarības ir svarīgas, vai ne? Jā, to es katru dienu daru. To man ir jāsavalk. Tāpat vēsture, man ir svarīga gan cilvēka paša vēsture, gan viņa ģimenes vēsture. Viņa iepriekšēja izmeklējumu, tagadēja izmeklējumu, ko viņš sadarījis. Tā būtu tāda arī izmeklētā darba. Bet, Agnes, kā jums ir? Jūs varētu sākt kaut ko rakstīt? Es esmu rakstījusi pamatskolā un daļu vidusskolas. Tagad, nezinu, negribās. Man arī nav laika visam. Man ir pat daudz hobiju. Pagājušajā gadā varbūt nebija trakākais, bet aptuveni 135 grāmatas gadā ir. Tas ir iespaidīgi. Tās ir... Bet tās ir pirktas telefonā, bibliotekā? Papīra formātā grāmatu nebiju paņēmusi rokā vairākus gadus. Tagad es paņēmu. Uz sieviešu dienu lasu Invisible Woman.
Bet īstenībā man grāmatas ir līdzi. Es Tur ir biblioteka? Jā, tiešām. Tur ir pāris tūkstoši iekšā. Tas ir visvienkāršākais veids un pieejamākais man, kamēr es braucu uz darbu, es varu lasīt. Kamēr es gaidu kaut ko, es varu lasīt. Man nav jāstiep fiziski. Man ir grāmata lasītās ar elektroniku. Viņš stāv laptiņā. Un ja jau mēs te tā ap to medicīnu, tad, un mums ir svarīga arī novadpētniecība, tad es atradu dažas rindas, kas bibliotekā ir apzinātas un kas ir saistītas, piemēram, ar stopiņu ambulanci laika griežos. No 1963. gada ambulants sāka veidoties kā īsta mediestāde. Desu krogā. Tur strādāja daktere Apine. Un vēl bija tāds felčeris Zelmanis. Kāds no jums viņus zina? Nē, viņi 63. gada diezgan pasen. Sauriešos Desu krogā ambulants atradās divstāvu mājā ar malkas apkuri un ūdens aku pagalmā. Mājas otrajā stāvā atradās bibliotēka un dzīvoklis, kurā mitinājās ģimene ar 2 bērniem. Protams, bija vajadzīga arī apkopē, bet kāds, kurš varētu kurināt krāsnis. Un rakstītāji saka, tas bija jauks laiks. Un tad ir par zobārsti. Tā bija Vēsma Eglīte. Viņa 69. gadā sāka strādāt vasarā un verandā izveidoja zobārstu kabinetu, kas šobrīd būtu pilnīgi neiespējamā misija, vai ne? Verandā zobārstniecības kabinets. Bet skaisti. Jā. Un tā, kas rakstīja šos tekstus un ar roku rakstītie ir saglabājušies, ir no Irēnas Lazdānas. Viņa arī pati strādāja šeit. Un tur tā to jau zinājāt, un viņa ir arī tā, kas tātad ir saņēmusi arī 3 zvaigžņu ordeni, un viņa ļoti, man bija vēl kaut kādas pāris rindas, kas man likās, ka mums arī pietiekami uz mājas vizītēm devāmies dažādi. Gan gājām kājām, gan braucām ar maršrutu auto vai ar ģipša rūpnīcas mašīnu, kura ir balta no ģipša. Tāpēc arī paši palikām balti, gan arī pārvietojamies ar zirga pajūgu. Nesūdzējāmies un arī neprasījām algas pielikumu. Un tad 77. gadā jau stopiņa ambulants pārcēlās uz Ūbroku, Aconas ielā 1, kur tagad atrodas zooveterinārā klīnika. Un tā kā man liekas, ka vispār ka vispār šādā veidā tā mūsu vēsture tiek apzināta un mēs redzam kaut kādus vairākus slāņus, kur bija. Tomas, pievēršoties jums, mēs runāsim par dabu. Tā iemesla dēļ, ka jums patīk tas, ka ir meži blakus. Un ka tā daba apkārt, ka tā ir svarīga. Man vislielākā gan jau ietekme, joprojām, ka to zaļu vajag apkārt, ir no mammas. Jo mamma man ir visu, ko es pa augiem īstenībā, ko es pa dārza augiem nedārza zinu, ārpus to, ko man bioloģijā mēģināja iestāstīt, un es vairs nāceros. Ir no mammas īstas tās zināšanas ir tas, ka man ap kokiem patīk aiziet pie kāda koka un vienkārši roku uzlikt un sasveicināties man no mammas. Pakomentēšu ātri, man liekas atšķirība gaisā, kad ir koki tuvumā un kad nav koki tuvumā, jo es esmu bijis abās vidēs, kad es esmu kaut kur ceļojis, var just, kad nav koki tuvumā. Kad es esmu mājās, es to varu atšķirību. Un man vajag to gaisotni, ka tur ir apkārt mešs un ka tur var aiziet kaut kur, vai ka es vienkārši pa logu paskatos un man tur ir vienkārši cik es tālu vien redzu, man ir tie skojkokiem vējā vienkārši māju pretī. Bet ar tiem, jūs dzīvojat 2. stāvā un jūs pa logu skatoties, jums ir kļava. Jā, tā man mīļākā kļava. Bet jums ir mājās arī dekoratīvās kļavas. Jā, gan. Jā, kāpēc tādas tās attiecības īpašas ar kļavām? Ir kaut kāds tāds izskaidrojums? Lapas skaistas. Bet viņas jau kādreiz skaistas ir rudenī, pavasarī jau viņas ir diezgan... Nē, forma arī tāpat, forma ir ļoti laba. Un
es varu pateikt to īsto stāstu par to kļavu, ko es no otrā stāvu. Viņa tur ir, mamma gan jau precīzāk atcerēsies, cik viņa tur ir ilga, man liekas, kopš tā mēs tā laika, kad mēs tur dzīvojam, tā kā kad nesen, otrajā stāvā, kad es sāku. Mēs viņu tur iestādījām. Jā. Tā ir meža kļava. Meža kļava Jā, iestādījām. mēs tur viņu iestādījām. Bet viņa jau vēl nav tik rasna, lai varētu kļavas sulu tecināt, ne? Nemaz. Mēs arī negribam viņai tā darīt. Bet jūs esat mammas asistents. Dārzā, mājās nē, es slinkoju, diemžēl. Tas ir, man ir liels bažas īstenībā arī pēc sevi, bet es joprojām nevaru tikt vaļā Bet, no Tomas, tā, tas nozīmē, ja jūs esat asistents, jūs arī ravējat? Ja tikai pļaujat zālīt? Pļaut tikai zāles, īstenībā pļaut zāli man tieši vismazāk patīk. Man tieši patīk aiziet kaut ko palīdzēt ar tiem augiem, tikt galā. Nu, lai cik tā man rakšana, lai man cik tā rakšana nepatikt, man īstenībā beigās ir prieks, ka mēs to iestādam kaut ko. Aha. Mums mamma ir sataisījis dārsts, ka nav mums nezāles. Tas arī. Ir modernais dārs, viņa tā viņu sauc, es sauc par džungļiem. Man liekas, ka jūs jau tā noraksturojāt, kas rada mājas sajūtu, kas ir šie augi un vēl, bet vai tie ir arī galvenais tā kā savi cilvēki? Vai jūs arī tā kā vālodas, nu jau uzskatāt par savu māju vietu? Jā. Ļoti īsi sakot, jā, man tā apkārtne ir, nu man ir kārtē ar detaļām galvā, joprojām no visu tā laika, kad es vēl gāju apkārt un vandījos par to apkārtni, tagad daudz mazāk. Man ir vēl jautājums, ko jūs gribētu no šodienas saglabāt vēsturei? Un vai tam vajadzētu būt digitalizētā veidā vai papīra formātā vai kādā? Man ļoti viegli atbildēt, es taisu scrapbook. Nu, kas ir būtībā atmiņas, kuras es gribu saglabāt. Man tur būtu konfekšu iepakojums, man ir bildes daudz, jo tas savā ziņā man terapija.